Šogad ir atgriezusies tradīcija, ka ar simfonisku orķestru notiek Ziemassvētku koncerti un ar Liepājas teātra aktieriem, aktrisēm, personālu. Mēs veidojam ļoti skaistu programmu ar populāru muziku, ar mazāk populāru klasiku, ar mūsdienu komponistu darbiem. Un tas ir tāds, ļoti jauks laiks, ka mēs varam sagaidīt Ziemassvētkus tādā dziedošā atmosfērā šeit teātrī. Tik jauka kompānija, jaunie aktieri, un kamēr viņi jauni jāizmanto tas viņu enerģiju, un es arī domāju, ka Liepājas simfoniskais ir tādā pacēluma brīdī, ka viņi varētu piedāvāt ļoti labu tādu atmosfēru, kāda mums ir domāta. Laika ir ļoti maz, mums dziesmas ļoti ātri jāsagatavo, un ir arī, dažiem ir ļoti arī sarežģīti gabali, kas ir arī jau pasaulē pazīstami, tāpēc ir ļoti liela atbildība viņus sagatavot pēc iespējas labāk. Bet principā darbs ir daudz, ko darīt vēl un tā. Mums patiesībā, ka mēs dziedam kopā, ko jau droši vien pierādīja gan Vestcēt, gan arī Budveņi, ka mums sanāk baigi brīnišķīgs korīts kopā, ka mēs varam, bet ir ļoti daudz spēcīgas balsis un ka var dažādas smuki dziesmas dziedāt daudzās balsīs.